Nu, man liekas, foršas prezentācijas, un šodien mana prezentācija būs par to, kā efektīvi uzsākt jauno gadu, jeb kāpēc jaunā gada apņemšanās nenostrādā. Jo man liekas, ka šis ir tas brīdis, kad ļoti daudz domā, ir kaut kāds nogrieznis, atkal noiets, un mēs gribam kaut ko mainīt vai kaut ko uzsākt. Mums ir laiks pārdomām, iespējams, vairāk brīvdienas, un mēs varam apstāties padomāt. Tad kas ir tas, ko mēs darām? Ļoti daudz no mums mēs rakstam dažādas jaunā gada apņemšanās, ko mēs sāksim, vai ko mēs gribam iemācīties, vai ko mēs gribam izmainīt vai atmest. Kā pētījumi rāda, tad 85% cilvēku 15. janvārī jau ir aizmirsuši par to, ko viņi rakstīja. Vai mēs zinām, ka 1. janvāra nedēļās pēkšņi ir 2 reizes vairāk cilvēku trenažeru zālē, bet pēc tam viņi atkal pazūd. Un tas, ka mums nesanāk, mēs parasti vainojam vienu lietu. Mēs vainojam gribas spēku. Un šeit ir svarīgi saprast, ka gribas spēks nestrādā. Gribas spēks kā instruments ir ļoti neprecīzs, jo viņš mums dod rezultātu tikai vienreiz no 15 piegājieniem. Iedomājieties, ja jums būtu veļas mašīna, kura ieslēgtos vienreiz no 15 reizēm, vai urbis elektriskais, jūs visdrīzāk ātri nomainītu šīs lietas. Līdzīgi ar mūsu gribas spēku. Mēs gribam izmantot gribas spēku, bet viņš nav labs instruments, ko izmantot, un līdz ar to mums ir jāiemācās viņš apiet. Un par to arī šodien parunāsim, ko tad mēs varam darīt. Kas vēl ir jāsaprot, kad jauns paradums mums veidojās vidēji 66 dienu laikā, tie ir pēdējie pētījumi Londonas koledžas universitātē. Un tātad daudz no jums varbūt atcerās to un min tādu skaitli kā 21, ko ieviesa Maksvels Molts, kas ir psihokibernētikas pamatlicējs, bet viņš teica, ka vajag vismaz 21 dienu. Ja, viņš neteica, ka tā ir 21 diena. Šobrīd pētījumi rāda, ka vidēji tās ir 66 dienas, kas mums vajadzīgas, lai mēs varētu izmainīt paradumu. Lūk, tātad mazliet vairāk kā 2 mēneši. Bet kas tad ar mums notiek? Kāpēc tad mums neizdodas ieviest? Tas pirmais, mēs steidzamies. Mēs pārāk steidzamies, un tad ir jautājums, ko tad ar to darīt? Ja? Un jautājums, kas pirmkārt jāuzdod, pirms mēs sākam kaut ko darīt, lai apstātos un nesteigtos, ir jautājums, kas es esmu, un kas ir mani talanti, un kas ir mana būtība, un kāds es esmu. Un mums būtu jāvelta laiks šim, lai mēs saprastu, vai šis ir īstais mērķis, un kāpēc īstenībā man šis mērķis ir vajadzīgs. Jo kamēr mēs neatbildēsim, kāpēc tieši šis mērķis šobrīd man ir vajadzīgs, mēs nevarēsim viņu ieviest. Šeit man nāk prātā viens stāsts, ko es pēdējā laikā dzirdēju no viena cita trenera, un man viņš ļoti uzrunāja. Un es gribu viņu šodien jums izstāstīt. Un tas stāsts ir, iedomājieties, ka jūs esat jauna, skaista sporta mašīna, bet jūs to neapzināties. Un jūs braucat pa ceļu, ļoti viegli, ātri, un pēkšņi blakus brauc riktīgi liels, spēcīgs kravas auto. Un jūs domājat, viņš gan izskatās liels, spēcīgs, es arī tāds gribu būt. Ja? Viņā ir daudz, viņš ir ļoti liels. Un jūs braucat viņam līdzi, un jūs redzat, ka šī smagā mašīna aizbrauc uz bullokumu, iekrāmē smiltis un ved tālāk. Un jūs domājat, man arī to vajadzētu. Un jūs kā sporta mašīna sākat krāmēt tās smiltis, un tad jūs iestiegat, jo jūs esat daudz zemāki nekā smagā mašīna, jums ir maz vietas bagāžniekā. Un ko jūs darat? Tā vietā iespējams, lai meklētu citus veidus, jūs izlemiet, ka jums ir jāiet skolā, smago mašīnu skolā, lai iemācītos par smago mašīnu. Un, protams, mēs apzināmies, pie kā tas viss noved, pie tā, ka tas ir līdzīgi kā sisties ar galvu sienā vai kā putns, kas mēģina caur aizvērtu logu izlidot ārā. Un tātad pirmais jautājums, ko atbildēt, kas es esmu?
Jo jūs visi esat skaistas, unikālas sporta mašīnas, un galvenais to apzināties, kas es esmu un kāds es esmu. Nevis mēģināt atdarīt smagās mašīnas vai darīt to, kas galīgi nav jūsu. Un šeit vēl var palīdzēt vairākas lietas. Pirmā, par ko es gribu runāt, ir ikigai. Japāņu sena filozofija par to, kā mēs varam meklēt līdzsvaru un laimi dzīvē. Un pirmais, tad es runāšu par to augšējo riņķi, kur jūs redzat tas, ko es mīlu, aizraušanās un misija. Un šeit ir kaut kādas lietas, kas jūs aizrauj, kas jums pašiem dod gandarījumu, par ko jūs esat gatavi stundām runāt, ko jūs esat gatavi darīt tad, kad jums ir brīvais laiks, ko jūs būtu gatavi darīt tad pat, ja jums nevajadzētu vairs strādāt. Un aizraušanās tā var būt makšķerēšana, tās var būt medības, lasīšana, dārs un daudz citas lietas. Blakus tam ir misija. Misija ir kaut kas, ko mēs uzskatām, tas ir vajadzīgs pasaulē, un tas būtu mūsu lieta, kā mēs glābtu pasauli. Un misija ir kaut kas, ko mēs esam gatavi darīt bez maksas. Un šīs abas lietas veido šo apli, tas, ko es mīlu. Ejam tālāk. Tas, kas ir vajadzīgs pasaulē, ir misija un aicinājums. Un aicinājums bieži mums saskana ar kaut kādu darbu, ko mēs darām. Un aicinājums ir tas, ko mēs gribam iedot citiem. Ja aizraušanās ir pašiem mums dot gandarījumu, tad aicinājums ir kaut kas, kā mēs gribam sevi izpaust. Ja, kā mēs varam iedot kaut ko citiem un par ko citi ir no mums gatavi nopirkt. Ja, kas ir tās problēmas pasaulē, ko es varētu risināt? Kas ir manas spējas, talanti, kā es varētu daudziem palīdzēt vai pasaulē kaut kādās situācijās palīdzēt. Un tas veido mūsu aicinājumu. Ja? Un mēs zinām, ka bieži saka, kad būtu lieliski, ja jūsu darbs saskanētu ar jūsu aicinājumu, taču mēs apzināmies, ka tas vienmēr tā nav. Tad tālāk tas aplis, kas ir tas, kas man labi sanāk, aizraušanās un profesija. Un šajā aplī ir tas, kurš jums ļoti viegli padodās pats no sevis. Tie ir jūsu talanti, jūsu spējas, kas jums pieder no dzimšanas. Ja, mēs piedzimstam ar unikālu talantu kopumu, un tas ir tas, kas parasti mums labi sanāk. Piemēram, man labi sanāk iepazīties ar cilvēkiem, bet tas man ir kopš dzimšanas. Kopš es protu runāt un kopš es protu socializēties. Ja? Vienmēr ir bijis viegli iepazīties ar citiem. Kas ir tas, kas jums labi sanāk? Padomājiet par to, izveidojiet savu sarakstu. Kas ir tas, kas labi sanāk? Un pastamies, tad pēdējais aplis ir, kas ir tas, par ko maksā? Un šeit nav svarīgi, vai tas patīk vai nē, tas ir tas, par ko man maksā, ko es varu paveikt, un citi ir gatavi par to maksāt. Ja? Un te ir profesija un aicinājums. Tātad, ja viņi sakrīt, ir ideāli. Bet varbūt ir tikai profesija. Un kurš tad ir teicis, ka darbam ir obligāti jābūt tādam, kas patīk? Bet viņš noteikti ir tas, kas jums nodrošina jūsu vajadzības. Jūs varat samaksāt par tām lietām, ko gribat. Tas nodrošina iespējams jums ceļojumus un citas patīkamas lietas. Tagad aizdomājieties, kas ir tas, par ko cilvēki ir gatavi jums maksāt, ko jūs esat gatavi darīt. Ar ko jūs esat gatavi pelnīt. Un vēl pārdomām 4 jautājumi, kas varbūt palīdz vēl vairāk izprast to ikigai. Un tas pirmais jautājums ir tāds, kas ir mans lauciņš vai kas ir mans elements? Ja? Kā jūs atbildētu uz šo jautājumu? Otrais jautājums, ko darot, es iekļūstu plūsmā? Ja? Ir tāds jēdziens flow, kad viss aizmirstās, es vienkārši tur esmu. Un jūtos ļoti, ļoti labi tajā. Un man viss padodās, ja, iet no rokas. Tad, ko darot jūs, iekļūstat šai situācijā, kad viss iet no rokas? Kas tas ir? Kas jums padodas viegli? Pats no sevis. Citi jūs apskauž par to, kā jums tas padodas. Domājiet par šīm lietām. Un 4.
Ko jums patika darīt, kad jūs bijāt maziņi? Kas ir tas, kas jūs aizrāva? Iespējams, kādu aizrāva būvēt kaut ko. Iespējams, kādu aizrāva skriet, kāpt kokos, braukt ar riteni. Tad mums aizrāva dažādas lietas. Un varbūt kādu aizrāva grāmatas jau no bērnības. Ja, kas ir tas, ko jums patika darīt, kad jūs bijāt mazi? Padomājiet. Arī šeit slēpjās atbild uz unikāliem talantiem un spējām. Nākamā lieta, par ko noteikti mums vajag padomāt, ir mūsu vērtības. Tad vērtība apzināšanās palīdz zināt, kur ir jūsu sarkanās līnijas un ko jūs pieļausiet un ne. Un ir svarīgi par to aizdomāties. Bet tā mazliet dziļāk, jo pārsvarā jautājot cilvēkiem par vērtībām, viņi parasti saka, ka viņiem galvenās vērtības ir ģimene, darbs, draugi, attiecības. Bet tās nav tās pamatvērtības īstenībā. Tās ir tās virspusējās, jeb sociāli pieņemtās, ko visi sauc. Es vēlos šeit, lai jūs apstātos un padomātu, kas ir jūsu pamatvērtības, jeb dziļākas vērtības. Un varbūt jums palīdzēs pirmkārt šis saraksts ar vērtībām, un varbūt jūs redzat kaut kādas vērtības šeit, kas jūs uzrunā. Varat arī to nofotografēt un atstāt kā bildi un padomāt, vai atzīmēt, kuras tad ir jūsējās. Un vēl kas var palīdzēt strādājot ar vērtībām. Viens vingrinājums, 3 soļi. Pirmais solis – izmantot savus dzīves notikumus, lai definētu katru vērtību. Ja? Tātad neskatieties uz vārdu definīciju vārdnīcā, jo tas ierobežos to jūsu sasaisti. Bet padomājiet par notikumiem un kādas vērtības tur tika skartas vai kādas vērtības tur parādījās. Ja? Un sarakstiet savus spilgtākos dzīves notikumus un pierakstiet vērtības. Otrais – izmantojiet vārdus, kuri rezonē ar jūsu pieredzi. Iztēlojieties, ka stāstāt par šo vērtību citiem cilvēkiem. Vai viņi spētu asociēt šo vērtību ar jums? Un trešais – aprakstiet uzvedības vai idejas, kuras parāda jūsu vērtības ikdienā. Piemēram, vērtība attiecības un darbība ir ieplānot laiku individuālai sarunai ar ģimenes locekļiem. Tas ir viens piemērs, ja? Un jūs varat padomāt, kā tas ir ar jums. Un, protams, šeit vēl parūpējieties, lai citi jums iedod dāvanu. Un tā dāvana ir atgriezeniskā saite. Es ļoti iesaku jums parunāt ar citiem un uzprasīt, kā viņi redz jūs, caur kādām vērtībām vai caur kādiem priekšmetiem, tēliem. Es domāju, tur ļoti interesanti atgriezeniskā saite sanāk. Uzdrošinieties pajautāt. Ejam tālāk. Tas nākamais, ko noslēdzot šo sadaļu, ko gribu teikt, izprotiet, kas jūs esat, un tad uzstāstiet savus mērķus. Tad nesteidzieties, veltiet tam laiku. Cik laiku tam veltīt? Es teiktu 2 līdz 4 nedēļas. Un tikai tad mēs varam ķerties klāt mērķim. Jo ja mēs neesam gatavi, tad nekas nesanāks. Tad jums ir jābūt 100% pārliecinātiem, ka jums patiešām to vajag, to, ko jūs uzstādījāt. Nākamais, kas ļoti svarīgi, sastādot šo sarakstu. Īstenībā mēs uzreiz gribam pārāk daudz. Viens mērķis vienā reizē. Te ir viena tabela, ko rādam bieži organizācijām un uzņēmumiem un par mērķu skaitu un viņu sasniegumiem. Kā jūs redzat, jo vairāk mērķi, jo grūtāk viņus izcili sasniegt. Un šeit ir 2, 3. Tas, ko es iesaku jums jaunā gadā, uzlikt tikai vienu konkrētu mērķi, jo, kā izrādās, vidēji cilvēks 152 reizes gadā grib kaut ko uzsākt vai mainīt. Tas nozīmē gandrīz katru otro dienu. Iztēlojieties, ja es būtu jūsu vadītājs, kurš katru otro dienu nākt ar jaunām idejām. Cik ilgi jūs koncentrētos uz to? Droši vien paiet nedēļa, 2, un jūs vairs nepievērstam uzmanību, jo jūs zinat, ka pēc 2 dienām atnāks atkal kaut kas jauns, kas nomainīs šo veco un visu laiku.
un jūs vairs nekoncentrēsieties uz to. Tas pats notiek ar mums, ja mēs 152 reizes gribam kaut ko mainīt, uzsākt, mēs faktiski samazinām savu pārliecību un, protams, arī to lietu, ko sauc par gribas spēku. Ja, jo mēs uzsākam un visu laiku izgāžamies. Tad fokusējieties uz vienu īsto galveno mērķi. Nākamais, ko ir ļoti svarīgi saprast, kaut ko uzsākot, mēs kaut ko vienmēr atmetam, vai arī kaut ko atmetot, mēs kaut ko vienmēr uzsākam. Tukša vieta nepaliek. Un tad, kad jūs rakstiet sev, ko jūs gribat uzsākt vai atmest, rakstiet arī pretējo, ko jūs tā vietā atmetīsiet vai uzsāksiet. Ir ļoti svarīgi to sev definēt. Ja, piemēram, es neēdīšu pēc 6, tā vietā došos pastaigā vai skatīšos seriālu. Es sākšu skriet no rītiem, tas nozīmē, ka es celšos agrāk, tad es atmetīšu gulēt. Un šeit ir vēl svarīgs faktors. Ja tas, ko gribat uzsākt, ir nepatīkamāks par to, ko gribat atmest, jums nekas nesanāks. Tad jums ir jāmeklē, kas būs patīkams tajā, ko jūs gribat atmest vai ko jūs gribat uzsākt. Tad ir svarīgi ielikt vietā kaut ko patīkamu, tikai tad mēs iegūsim labāko rezultātu. Ja mēs runājam par mērķiem un mērķu formulējumiem, jo precīzāk, jo labāk. Piemēram, es skriešu 3 kilometrus 3 reizes nedēļā, pirmdien, trešdien, piekdien no rīta 7. Un, lai to sasniegt, es iešu agrāk gulēt. Ja? Tad, jo precīzāk, jo labāk. Precīzs mērķa formulējums. Nevis es skriešu no rītiem, bet konkrēti, kurās dienās, cikos es skriešu. Un arī tāpat pie mērķa definējiet, kāpēc jums tas ir svarīgi un ko jūs atmetīsiet vai uzsāksiet. Lūk. Līdz ar to es novēlu jums visiem, lai jums izdodās ieviest to vienu savu mērķu, izdodās viņu definēt un saprast, kāpēc patiešām viņš jums ir vajadzīgs, un tad veiksmīgi ieviešana. Lai jums veiksmīgs 2021.